Asiņains rīts šodien ausa Austrumukrainā, Krievijai sākot kara darbību demokrātiskā, suverēnā un neatkarīgā valstī. Krievijas uzbrukums notiek no vairākām pusēm, ne tikai caur Austrumukrainu, bet arī no Baltkrievijas robežas. Cilvēki Ukrainā filmē un ar asarām acīs komentē, kā Krievu militārie spēki bombardē Ukrainas apdzīvotās vietas. Pamatriecieni veikti Ukrainas militārajai infrastruktūrai. Slava Ukrainai, slava varoņiem! Šajos 3 gados mēs tik bieži esam dzirdējuši šos divus vārdus – slava Ukrainai. Un man liekas, ir pagājuši šie 3 gadi kā viens elpas vilciens, un ir ļoti skumji atzīt, ka nekas nav mainījies šajā kara situācijā, šajā kara darbībā, kur Ukraina joprojām ir ierauta nenormālā milžu cīņā par teritorijām un par cilvēku mazām un lielām dzīvībām. Gaidot šo 24. februāri, dvēselē ļoti daudziem šobrīd ir tāds tukšums, kas būs tālāk, ko daram tālāk. Tāpēc mēs Mārapas novadā izveidojām nelielu īsfilmu par ukraiņiem, kuri īs pēc kara ir atbēguši uz Mārupas novadu, par kolosālām ģimenēm un fantastiskiem, labestīgiem cilvēkiem, kuri šobrīd Latviju un Mārupi sauc par savām otrajām mājām. Mēs esam ziedojumu noliktavās Tīrainē, kur katru trešdienu un sestdienu satiekas brīvprātīgie un vienkārši strādā. Tiekamies ar brīvprātīgo Santu. Šeit es tiku no Ukraina, un tas bija marts 22. Marta beigas. Māsicas meita man pierakstīja šeit, ka volontēri. Es uzreiz šeit tiku, viņa man atveda. Tā es iepazīstinājos ar Mārupi vispār. Bet kāpēc tiešām Latvija? Tāpēc, ka es nekur negribēju vairāk, man šeit radinieki. Un kad Ļvova bija piedāvājumi no visiem valstīm, varēja braukt jebkur, es prasīju, kā tikt uz Latviju. Un tiku ar Somijas kaut kādu autobusu līdz Salaspilī, un tur man paņēma no ceļa radinieki. Bet tiešām uz Latviju. Es gribēju šeit studēju, Latvijas universitātē es pabeidzu, bez Krievu grupa, protams. Un tālāk es šeit visu laiku gāju palīdzēt cilvēkiem. Pabeidzu A1 līmenis, pēc tam B1, nenokārtoju rakstīšanu. Man ļoti grūti rakstīt. To es nokārtoju B1 līmenis, bet rakstīšanu. No 60 mazākiem 40 es saņemu punktus. Grūti. Es nejūtu visas tas garuma zīmes un dinēt tā. Vīrs aizgāja kārot uzreiz. Otrajā diena visi stāvēja rinda, gaidīja kaut kādu dabūt оружие какое-то, šausmīgas rinda bija, cilvēki gribēja pierakstīties, Un meita dzīvoja ar mazbērniem Poltavā apgabala. Viņam nebija tā apstrēla nebija, bet es no Černigova visu laiku. Viņai teica, jums aizbraukt prom, brauciet, 3 mazi bērni. Un viņi aizbraukuši uz Čehiju. Un tā sadalīta tā ģimene, skumīgi. Bet daudz kam... Grūti. Ziniet, ka mazbērnim no sākuma tas Covid laiks, pēc tam sākas karš. Un sveša valsts, jāmāca valodu un dzīvot. Grūti diezgan. Tāpēc man ļoti patīk, un galvenā man šeit patīk maize. Tā maizes izvēlē, tas pavisam brīnums kaut kāds. Tā.
Man patīk, principā, kultūra ļoti, tie dziesmas svētki un to visi to, ka tas visi cilvēki piedalās, ne tā, ka vieni kaut kādi kolektīvi. Un tāpēc tas, es tiešām gāju skatīties uz to gājienu, lai paskatīties, cik daudz cilvēkus piedalās, saprotat, no visiem reģioniem. Un galvenā tie tūkstoši, tie, kuri tikuši, bet cik daudz viņi no mājas iet uz kaut kādi dansot, dējot, un to, mums tāda nav, saprotat, un tāpēc, man tas, tik man patīkama tā, visa tā atmosfēra, un tā pilsēta, kad bija tie dziesmas svētki, tas, kaut kāds brīnums. Un kad jūs vēl vinējat to hokeju, un es tiešām tajā dienā atlidoju no Pragas. Un lidmašīna bija apmēram arī ar tai komandai. Un es tā braucu ar autobusu no lidosta, visi ar kārogiem, visi pa ceļa stāv cilvēki, kad 22. brauc. Un es domāju, kas noticis? Izradās brīvdienā, vinējām, un visi tie cilvēki tik priecīgi. Tas tāda atmosfēra, ka nevar aizmirst, saprotat? Un man ļoti, man patīk attieksme cilvēkiem pret tam visiem sabitījiem, notikumiem. Ļoti labi. Man šausmīgi patīk, kā latvieši to, kā latvieši uzvedas tādas situācijas, ka viņi vienojas tādā brīdī. Šobrīd satiksimies ar vēl vienu brīvprātīgo, ar Viktoriju, kura uz Latviju ir atbraukusi kopā ar saviem bērнiem. Доброго дня, мене звати Вікторія, я з України, приїхала із міста Суми, прекрасне місто. Приїхали ми сюди не по добрій волі, а приїхали нас позвали сюди друзі, так як трапилася війна, і нам запропонували прихисток друзі, так як їм подобається Латвія, і вони дуже-дуже хвалили і розповідали, що тут дуже добре і до українців дуже гарно відносяться, дуже багато допомоги від держави. Ми з радістю приїхали. Так що я приїхала з сім'єю, в мене 2 дітей, дівчинка 9 років і хлопчик 8 років. Зараз 2 роки вони навчаються в школі, також прекрасні школи, дітям дуже подобається, діти вже знають латишський язик. На даний момент я працюю в Марупе. Тут є гуманітарна допомога українцям, які допомагають українцям продуктами, речами, хімічними засобами. І ми дуже-дуже їм вдячні за цю допомогу. Ми дуже багато подорожуємо по Латвії з дітьми, тому що їм дуже цікаво дізнатися, які тут традиції, які є гарні місця. І нам саме більше подобається це обов'язково прогулянка біля моря в Юрмалі, прогулянки в Єлгаві, прогулянки зоопарк. Це зовсім дуже гарно, прибрано. Дуже все подобається. Взагалі, сама Латвія дуже схожа на Україну, так як це моя точка зору, так як тут люди схожі на наших і гарно відносяться. І вся інфраструктура Латвії, як для мене, вона мені як рідна, як наче я не їхала зовсім із дому, з України. Так що нам тут подобається і ми плануємо залишитись поки що, так як вдома не зовсім все спокійно.
Я думаю, що на даний момент ще рік-два ми будемо тут і працювати і допомагати іншим українцям, які приїхали сюди. Šeit noliktavās mēs sastopam arī labās gribas cilvēkus, kuri ziedo un sniedz savu atbalstu Ukraiņiem. Nu, ne pirmā, ne pēdējā reize. Sakot, es zinu, ka jūs palīdzat Ukraiņiem, un attiecīgi tas ir mana nodeva, teiksim tā, lai palīdzētu tiem, kam tas vajadzīgs. Nezinu, ko vēl. Man liekas, reizi mēnesī, reizi pusotrā. Tā kā darbojieties, prieks par to, ko jūs darat. Ziniet, Ukraiņi, latvieši, krievi vai angļi, mēs visi tomēr esam cilvēki, un jebkurš cilvēks var nonākt kaut kādā brīdī, kaut kādā subjektīvu, objektīvu iemeslu dēļ grūtā situācijā, un līdz ar to ir brīnišķīgi, kad ir tāda vieta, kad mēs varam sanākt kopā un kaut kā palīdzēt. Pie mums noliktavās Tīrainē atbalstu gūst arī ģimenes no citām Latvijas pilsētām, jo mēs atbalstīsim un palīdzēsim. На, бежи. Да. Мы, семья с Харькова, приехали почти в начале вот этой всей ситуации. 2 месяца жили в метро, а потом добирались сюда 8 дней. Ехали на машине разбитой. Вот. У нас семья, я, жена и 4 детей. Вот. Один ребенок был в оккупации под Россией, и мы его не могли забрать. Они ехали через Россию путями окольными, а мы к ним приехали сюда, в Латвию, с остальными детьми добирались, не знали, выпустят нас, не выпустят. Ехали 8 дней сюда добирались. Вот. Приехали сюда, нас поселили волонтеры, и мы забрали своего 4-го ребенка здесь. Да, перчатки. 4-го ребенка забрали здесь. И мы живем в Елгаве. Вот. В Елгаве нам предоставили гостиницу. Мы там прожили 1,5 года. А сейчас снимаем квартиру. Вот, нашли. Mēs šobrīd esam atbraukuši uz pirmskolas izglītības iestādes Lienīte, filiāli Pērses ielā, un satiksimies ar auklīti Jekaķerinu, jeb kā mēs viņu mīļi saucam, auklīti Kaķu, kura ieradusies šeit īsi pēc kara sākuma no pilsētas Nikolājevas, kura šobrīd ir pilnībā nopostīta, lai arī kur šobrīd ir Kaķes radi un draugi, viņa par savām mājām šobrīd sauc Latviju, Mārupi. Я из города Николаева, это у нас город Корабелов. Он славится тем, что там 2 института у нас кораблестроительных, которые занимаются именно постройками кораблей, инженеры, там, там как раз все это. Кстати, во время войны, когда все это началось, один институт у нас они взорвали. Они взорвали институт. Да, и педагогический институт они взорвали, и много школ, много лицеев, садиков. Когда в мирное время мы жили, мы не думали, что вообще это все может с нами случиться. До последнего мы надеялись, и наш президент нам сказал: живите спокойно, празднуйте праздники, и все будет хорошо. Мы даже подумать такого не могли. Вот. Родители сказали: нет, мы никуда не поедем. В принципе, даже мы так жили, мы не думали, никто не планировал куда-то уезжать. Не было вообще такой даже и мысли. Просто когда все это уже началось, у меня 3 детей, старшая дочка, она в Киеве жила, училась, и 2 со мной. И, конечно, когда ты думаешь о безопасности уже детей, и ты видишь, как это все происходит,
потому что все это произошло вот 23 февраля, мы поздравили своих мужчин, мы легли спать, ну, со спокойным сердцем, что ничего не будет, это точно. И все, а утром уже слышим такие хлопки, такие взрывы, такие, ну просто вот так вот бум-бум. И еще не верилось, правда? У нас тоже полигон там, и если, ну, я знаю, когда учение, то есть такое, да, как... Но это было не похоже на какие-то там учения. Это были такие прям хорошие, такие прям взрывы, такие частые. И как-то вот такая тревога появилась. Ну, страшно стало, жутко. Вот это утро, собаки лают, ну вот просто вот этот лай собак, вот эти вот соседние села, это такой стоит собачий лай, и вот это вот все, оно взрывается. И ты понимаешь, что, ну... Это не верится, когда такое утро, вот утро, вот этот кошмар происходит. Там у тебя это в комнате... все утром было, да. Правда? Никуда я не хотела ехать, все равно до последнего мы жили, мы просто потом, когда вот это вот все, вот, летают самолеты, все это взрывается, у тебя летят люстры, у тебя просто вдребезги окна, это все, конечно, очень страшно, когда ты в одежде спишь, у тебя дети в одежде спят, ну, несколько дней вы просто вот так вот, ну, понимаю. Когда ты понимаешь, что тебе надо готовить какой-то, как мы говорили, тревожный чемоданчик, чтобы у тебя был на случай эвакуации какой-то, если вдруг так даже получится. Потому что даже опасно было куда-то выезжать. Ты не знаешь, что эти блокпосты, вот это все, ты не знаешь, что тебя ждет в дороге. И вот до последнего мы сидели, потом 8 марта, вот как я помню, вот это опять же таки, это все взрывается, это все обстреливается, этот ужас и кошмар. И ты понимаешь, что все, ну, ты в ответственности за детей, я не могу так, ну, это просто стресс, ты в стрессе, ты не спишь, это ужас. И вот так вот приняли решение просто за один день, как раз 8 марта было, после 8 марта вот как-то воспользовались таким затишьем, вот как-то почему-то было так вот тихо, такой еще какой-то был солнечный день, до этого было все такое серое, страшная, конечно, погода. И все, приняли решение, что муж нас повезет на вокзал. Он узнал, когда отходит поезд для беженцев. И все, он сказал, у тебя есть час. Вот, просто, понимаете, за час надо принять такое решение. Ну, в первую очередь, конечно, большое спасибо, ну, то, что вот Латвия так откликнулась, что она, ну, приняла вот нас, беженцев, в свою страну, и это действительно уже как мой второй дом. Вот. Потому что, конечно, таких не было планов, что мы приедем сюда на 3 года. Мы думали, ну, месяцев на 3, никто не думал, что это так все будет. Думали, ну, 3 месяца, потом, ну, годик, ну еще полгода. Ну, год с половиной, там 2 уже 3-й год. Но если будет возможность, ты возвращаешься? Или... Я, конечно, хотела бы вернуться, но зная, что у меня на родине, в Украине, там порядок, там 100% безопасность. Большое спасибо тоже хочу сказать и детскому садику, в котором я сейчас работаю. Я приехала 10 марта, 1 апреля я уже пришла к ним, ну я уже с 1 апреля я работала. Меня взяли и до сих пор я с ними. А ты уже здесь борщ сварила своим коллегам? Нет, это все еще впереди, я думаю. Да, конечно. Mēs esam Mārupas pamatskolā un esam satikuši Tomu, Latvijā sauktu par Tamāru. Toma ir no Ukrainas, no Umaņas pilsētas, un arī 3 gadi, kā viņa ar ģimeni ir aizbraukusi projām no savas dzimtenes uz Latviju. Dzīvo Mārupē, strādā Mārupas pamatskolā, kurā mācās arī viņas meita Alisa un dēls Marks. Vispirms es pastāstīšu par to, kā bija Ukraina. Ukrainā bija labi, mierīgie, bija darbā, bija bērnam bērnu dārs, skolā.
Un pēc tam kaut ko izdarīja cita valstī. Un ļoti baidos, ne par sevi, par bērniem. Un tagad es domāju, ka vai biju viena, tad es paliku Ukrainā. Es nekur neatbraucu. Bet bērni tā ir mūsu nākotnē. Viņam vajag mācīties, jā, tur vispār to nevajag izdarīt. Un tā bija iespēja braukt uz citu valsti. Mēs vispirms atbraucam uz Izraeli, bet tā ir ļoti svarīga valsti, jā. Un pēc mēneša mēs atbraucam uz Latviju, tāpēc, ka šeit bija mana māsaciņa ar savu meiteni, un viņi mums ļoti palīdzēja, tāpēc, ka viņi bija šeit, Mārupē. Viņi dzīvoja ar ģimeni, un viņu sauc Tatjana, un viņu, latviešu draudzene tagad. Viņa ļoti palīdzēja mums. Viņa atnāca uz Mārupes domē un apmeklē arī mums, latviešu ģimene. Sameklēja. Uzreiz viņi atved mums uz Jānmārupē. Tur dzīvo mūsu mīļākie cilvēki, kuri mums palīdzēja. Tā bija, pēc tam bija ļoti liela ģimene, tāpēc, kā viņi bija 2 pieaugušie un 3 bērni viņiem, es un mani 2 bērni. Tā bija. Un es neko nezinu, ko darīt, kur strādāt, un ko darīt tālāk, un cik ilgi būs... Tas vilksies? Jā, vispār neko. Bērniem nesaproti. Viņi nesaproti, kas tās. Es teicu, mēs braucam uz ceļojumu, šeit ir labi, bija, kas spēlē. Un viņi tagad nesaprota, kas notiek 3 gadus atpakaļ. Jā, tā ir. Bet, mana meitē, viņai bija 8 gadi. Viņa protestē par visu pa skolu, neko negribu. Tā labi, ka drīz bija vasarā, un tā mierīgi bija. Varējāt tā adaptēties, iedzīvoties. Jā. Mēs dzīvojām ar ģimeni 3 mēnesis, jā. Un pēc tam īrējām dzīvokļi, tāpēc, ka es saprotu, tā dzīvot tālāk nevar. Kā ar ģimeni mēs esam citi. Temperamenti, viss. Tā ir viņu māja. Ko jūs paspējāt līdzi sev paņemt? Jūs, tā kā bēgļi, jūs vienkārši kā... Mums bija 2 somas, viena mugursoma, kā skolā, mugursoma. Tur bija tā apenēs, zaļbikses, kaut kādas... Pirmās nepieciešamības. Un viss. Tā otra bija ar mantiņām, bērniem mantiņas un gramatas un viss. Neko. Tāpēc, ka es saprotu, ka man būs ļoti grūti to nest. Tāpēc, ka manam dēlam bija 4 gadi, un viņš tauta, es nevaru, man ir grūti. Un es nesu viņu uz rokas. Tā bija. Es pateicu tā, kad tagad mēs mājas, piemēram, runājam. Mēs runājam puse ukrainiski, latviski. Bet manu dēlu vieglāk runāt latviski. Kā es gribu kaut ko ātri pastāstīt, es
tastu latviski. Aha. Tāpēc kā ukrainiski te ir tā daudz vārdus, bet latviski tā uzreiz čuk, čuk un viss. Vispirms es gribu sakiet paldies visiem cilvēkiem, kuri pa visu palīdzat Ukraiņiem. To mantiņas, drēbes ziedojāt, pārtiku, bet tā ir tā sirsnīgā palīdzība. Man viegli, es domāju, ka man viegli runāt latviski, tāpēc, ka es negribu runāt krīviski. Visi par to jautājot. Kāpēc? Tev vajag tam, tu vari runāt krīviski. Es negribu. Tāpēc, ka tā nav mana dzimta valoda. Katram cilvēkam vajag zināt savu okupantu valodu un saprot. Jā, tā ir. Bet runāt, ne. Mēs kaimiņi. Šeit. Bet tagad, pēc 3 gadiem, tagad es teicu, ka pie mums tā ir Latvijā. Kad mēs tikai atbraucam, es teicu, pie mums tā ir Ukraina. Tā ir. Jo tavas mājas, tavas otrās mājas šobrīd ir šeit Mārupē, šeit Latvijā. Jā. Viss. Un mans dēls, viņam ir džempers, latvietis, un viņš tā visu laiku jā, esmu latvietis. Nekā, ka man tā zīlais pase. Viņš tā, kāpēc man zīlais? Es gribu sarkano. Jā. Tā ir. Visu mainās. Pieaugušiem, ne tā mēs padzīvojam Ukrainā, bet tiem bērniem, kuri šeit aug, viņiem, viņi šeit un viss. Galvenais tā, ka blakus viņiem tā apkārt būs latvieši, tā pareizā atmosfēra, nekā kaut kāda cita. Mīļie cilvēki, mīļie tautieši, visi, kas esam Latvijā, pasaulē, neskatoties ne uz ko, turpinam atbalstīt Ukrainu un tās cilvēkus ar ziedojumiem, ar mantām un ar savu mīlestību. Veselību, mīlestību, ticību un cerību mums visiem, visām tautām pasaulē. Paldies jums! Viss būs labi.